6. februārī notika pēdējā publiskā apspriešanas sapulce izstrādātajam Liepājas reģiona atkrituma apsaimniekošanas plānam, kas balstīts uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto atkrituma apsaimniekošanas valsts plānu 2013. un 2020. gadam. Tas nosaka turpmākos mērķus atkrituma apsaimniekošanas jomas attīstībai un pasākumus to sasniegšanai. Bija interesanti, bija konstruktīvi jautājumi un atsevišķas lietas tā lika aizdomāties. Piemēram, norunājām, ka reģionālam plānam ļoti labi būtu kā pielikums saistošie noteikumi, pašvaldības saistošie noteikumi atkrituma apsaimniekošanā. Ja tiks izvēlēts kopīgs operators, tad vajadzētu pielikt klāt nolikumu šim iepirkumam. Tā kā tās ir tādas labas, vērā ņemamas lietas, kuras mēs noteikti respektēsim. Viena no galvenajām izmaiņām, ko nosaka Liepājas reģiona atkrituma apsaimniekošanas plāns, ir reģionālā atkrituma centra izveide pie poligona, kam pašvaldības varētu deleģēt atkritumu apsaimniekošanu. Jautājums par reģionālā atkrituma apsaimniekošanas centru, tas ir iezīmēts jau valsts plānā un arī mūsu reģionālā plānā. Tas ir uzsverts, kā šādi centri veidojas ap poligoniem, ka tie ir pašvaldību pārziņā, pašvaldību uzņēmumu varētu pildīt, Liepājas RAS konkrētajā gadījumā varētu pildīt šī centra funkcijas, un mēs to arī darām. Pašvaldībām atbildību par atkritumu apsaimniekošanu neviens negrasās noņemt, bet tas nenozīmē, ka pašvaldībām jādara viss absolūti no sākuma līdz beigām. Viņas pašvaldības var deleģēt daļu funkcijas šim centram, var deleģēt Liepājas RASam veikt kopīgu iepirkumu, izvēlēties komersantu, kontrolēt šo komersantu, un lielākā daļa komentāru arī bija šajā virzienā. Publiskās apspriešanas laikā izskanēja arī vairāk viedokļu, ka tomēr būtu jāsaglabā esošā kārtība, ka pašvaldības pašas izvēlas atkrituma apsaimniekošanas operatoru. Šobrīd reģionā ir 4 pašvaldības, kas izraudzījušās jaunu operatoru saskaņā ar jauno atkrituma apsaimniekošanas likumu. Ja Pāvilostas un Aizputs novadā savus pakalpojumus turpina sniegt līdzšinējais operators, tad Nīcas un Priekulas novadā konkursā uzvarēja jauni operatori, kas mūsu reģionā līdz šim nebija strādājuši. Mēs pētījām Nīcas novada pieredzi, jo Nīca bija pirmā pašvaldība, kas sāka darboties pēc jaunās kārtības jau 2012. gadā. Beidzoties iepriekšējiem līgumam, ir iepirkums jāveic saskaņā ar šo te jauno publiskā atkrituma apsaimniekošanas likumu. Un, protams, ka mūsu iepirkumā piedalījās vairāki pretendenti, un tad mēs bijām pietiekami skaidri nodefinējuši šīs iepirkuma prasības, un mums iepirkuma rezultātā uzvarēja L&T, tātad sadzīves atkrituma apsaimniekotāja firma, bet sākotnēji bija pakalpojumu ņēmējiem dažāda veida vai tur problēmas, vai jautājumi, vai nesaskaņas. Bet es domāju, ka tas bija vairāk saistīts ar to, ka cilvēks, protams, ir pieredzes, viņam ir vieglāk dzīvot tīri, neko nemainot. Tad šis ir tas brīdis, kad bija jāpamaina ierastais ritms, un tad bija iedzīvotājiem pietiekami daudz jautājumu. Bet, protams, ka mēs kā pašvaldība, mūsu darbinieki centās palīdzēt mūsu novada ļaudīm, un daudzus jautājumus, kas radās mūsu novada iedzīvotājiem, mēs principā atrisinājām. Sākums nebija viegls. Visgrūtāk iedzīvotājiem bija prognozēt savu saražoto atkritumu daudzumu un konteineru izvešanas biežumu, jo jaunais operators katru izvešanas reizi skaitīja kā pilnu konteineru, jo uzskatīja, ka uz aci nevar novērtēt, cik grūžu ir konteinerā – puse, 3/4 vai savādāk. Tieši tādēļ pēc Nīcas pašvaldības iniciatīvas pirmajā gadā 4 reizes varēja mainīt līgumu, mainot gan izvešanas biežumu, gan konteineru lielumu. Skaitļi liecina, ka Nīcas novada iedzīvotāju saražoto atkritumu daudzums pēdējos gados ir pieaudzis. Diemžēl nesamazinās radīto atkritumu apjoms, tas pieaug. Un viena lieta, ko arī tīri personīgi es esmu novērojis, ka teiksim, kaut arī ir radīta iespēja šķirot stikla, papīru un PET pudeles, diemžēl
atkrituma ražotāji, kā lai pasaka iedzīvotāji, ka viņi tā kā īsti līdz galam neapzinās vai negrib, teiksim, turpat blakus ir PET pudeļu konteineris, kad, diemžēl, rodas kopīgā atkritumu konteinerā, un tad tas ir viens no iemesliem, kāpēc tad ļaudis tā kā neizjūt to maksas samazināšanos, jo paši nešķiro. Mēs pētījām un noskaidrojām, cik liela ir šī starpība. Līdz 2012. gada maijam atkrituma operators Nīcas novadā bija firma Nordī. Salīdzinājumā 2012. gada pirmos 5 mēnešus un 2013. gada pirmos 5 mēnešus, kad atkritumus jau izveda L&T. Starpība ir ļoti liela. Tas nozīmē, ka gada laikā novada iedzīvotāji ne tikai nav samazinājuši atkritumu, izmantojot piedāvāto atkritumu šķirošanu, bet ir palielinājuši turpat 2 reizes. Nīcas novada doma to nesaista ar jauno kārtību, ka katra izvešanas reize tiek skaitīta kā pilns konteineris, kas varētu veidot šādu atkritumu daudzumu pieaugumu. Es domāju, ka nē, noteikti nē. Rēķināt jau mēs jau varam katrs, ko mēs gribam, bet arī tas, kas rada atkritumus, viņš jau arī rēķina savu naudu. Ja, un viņš jau cenšas to konteineru piepildīt maksimāli. Es nedomāju, ka tas ir iemesls. Kā tas skar iedzīvotājus? Vistiešāk. Atbilstoši atkrituma apjoma pieaugumam ir pieaudzis arī rēķina apjoms, neskatoties uz to, ka L&T piedāvā par aptuveni 30% zemāku tarifu par 1 kubikmetru izvesto sadzīves atkritumu nekā iepriekšējais operators. Cipari runā paši par sevi. L&T ir izstādījis rēķinus par summu, kas ir aptuveni par 20% lielāku, bet tīri teorētiski rēķiniem vajadzēja samazināties par 30%. Un vēl kāda interesanta lieta. Pēc Nīcas novada pašvaldības datiem, ko iesniegusi firma L&T, 2013. gadā L&T ir izvedis 780 tonnas, jeb 3900 kubikmetrus sadzīves atkritumu, bet reģionālā atkrituma poligona dats liecina, ka noglabāti ir mazāk atkritumu, starpība aptuveni 15%. Liepājas reģionā lielākā pašvaldība ar lielāko iedzīvotāju skaitu ir Liepāja, kas atbalsta vienotu atkritumu apsaimniekošanas operatoru izvēli, kas nenoliedzami nodrošinātu lētāku pakalpojumu cenu. Ieguvēji būtu visi, jo reģions jau nav tik liels, apmēram 150 000 iedzīvotāju. Tā varētu būt pat 1, 2, maksimums 3 zonas, un attiecīgi, jo lielāka apmēra iepirkums, jo cena krīt. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi izvēlēties atkrituma apsaimniekošanas stratēģiju un operatoru, jau sākotnēji apzinot reālo situāciju. Nevienmēr zemākais tarifs nozīmē mazākus rēķinus. Tomēr viens gan ir skaidrs, ka atkrituma noglabāšana ar katru gadu kļūst dārgāk. To nosaka gan likums, gan kārtība, kā pieaugs dabas resursu nodoklis, un pašvaldībām būs jādomā, kā nodrošināt visiem pieejamu atkritumu šķirošanas sistēmu.